Čau visiem, man jūs mēs Evelīna. Šobrīd es atrodos savā virtuvē, un tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka šodien es jums rādīšu savu ikdienas make-up rutīnu. Padumts. Bet, ja nopietni, šodien mēs gatavosim ēst, un es jums parādīšu 3 savas vienas no mīļākajām receptēm, kuras es ikdienā pati ēdu. Visas 3 ir diezgan veselīgas, es teikšu, un iemesls, kāpēc es veidoju šādu video, ir tas, ka man ir ļoti apnicis, ka viss YouTube ir pilns ar dažādām idejām, kas ir atrastas Pinterestā un tā tālāk, un cilvēki vienkārši tās rāda skatītājiem, vienkārši tāpēc, ka viņi viņas atrada internetā. Tas nenozīmē, ka tās idejas ir labas vai kaut kas tam līdzīgs. Es pati saku to pēc savas pieredzes, jo es arī tā darīju, es vienkārši atradu kaut kādas gardumu idejas Pinterestā, un pēc tam, kad es jau esmu nofilmējis video, es tās pagaršoju un saprotu, ka, galīgi nebūs. Vienu no šīm receptēm esmu, var teikt, pati puslīdz izdomājusi, un tās pārējās receptes tās, kas man ir iemācījis mamma, un viņa man tās gatavoja, un tāpēc man tās ļoti iegaršojas, un es izdomāju ar tām padalīties. Šodien mēs gatavosim dārzeņus rīsu plēvē, kas izstās ļoti stilīgi un ir ļoti kraukšķīga un garšīga. Tālāk mēs gatavosim brokoļu zupu, kas izklausīsies ārprāt cik negaršīga, bet jūs nevarat iedomāties, cik tā ir garšīga. Un visbeidzot saldajā mēs gatavosim zemeņu sorbertu. Aiziet! Tātad sāksim mēs ar dārzeņiem rīsu plēvē. Šo recepti es tikai var teikt puslīdz izdomāju pati, tā ir jau oriģināla, bet vienkārši es izdomāju vēl to visu apcept. Un ja es kādreiz mēģināšu, tad es neteikšu, kurā ķīniešu restorānā, bet šeit pat vairākos ķīniešu restorānās ir pārdevušies tāda dārzeņa, tādā apvelkā, un viņi ļoti kraukšķīgi un tiek pasniegti ar aso mērci. Šīs garšo var teikt tieši precīzi tāpat, tikai par to jūs samaksāsiet daudz vairāk nekā par to, kad jūs to pagatavosiet paši. Tātad, pirmais, kas jums būs nepieciešams, ir pati šī rīsu plēve. Man ir gan liela, gan maza, un es iesaku jums labāk mazāku ņemt, tāpēc, ka lielā jums ir jāplēš pa pusē, jo mazāk sanāk šīs, es teikšu, dārzeņu bulciņas, jo kraukšķīgāks tās būs. Šo rīsu papīru es nopirku garšvielu veikalā Santa Marija. Tā ir arī vienīgā vieta, kur es tās personīgi redzēju, bet es esmu pilnīgi 99% pārliecināta, ka tās varētu būt Skajā, un varbūt pat kādā citā hipermarketā. Tālāk jums būs nepieciešama dārzeņi pēc jūsu izvēles. Man ir tātad saldētais dārzeņu miks, un tad šīs zaļās pupiņas, kas ir vienkārši mani mīļākie dārzeņi. Tā arī man ir sīpols, jo tas vienmēr piedod labu garšu. Un tāda lieta, kas jums būs nepieciešama, ir šķīvis un arī glāze ar ūdeni. Tātad sāksim mēs ar to, ka mēs šajā šķīvī ieliesim ūdeni. Tātad es šo vēl neesmu atvērusi, tā kā es iztukšošu no sākuma šo te. Viss, kas jums ir jāizdara, ir jāsalauž tās uz pusītēm. Viņas ļoti slikti laužās, redziet, tā kā man pa vidu palika vēl tāda te līnija, kas mums nebūs nepieciešama, bet man salūza ar vienu sekot 2 pusīs, tas nekas, jo viņi nedaudz ieplīs, mēs vēl ietīsim normāli. Un tātad mēs liekam ūdenī, mērcēties. Sāksimies ar to, ka cepsim dārzeņus. Atveriet vaļā jūs sasaldētās dārzeņu paciņas un sākat tos cept. Pa to laikam ar sasaldētie dārzeņi cepsies, mēs varam sagriezt svaigos dārzeņus. Sagrieziet tos mazos gabaliņos un tad pievienojiet to sasaldētajiem dārzeņiem. Izcepiet dārzeņus kārtīgi, un tad, kad tie būs izcepti, mēs varēsim ķerties klāt pie nākamā soļa, kas ir dārzeņu ietīšana rīsu plēvē. Paņemiet jau iepriekš izmērcētu rīsu plēvi un uzklājiet to uz sausa šķīvja. Tālāk paņemiet dārzeņus un ielieciet tos rīsu plēves viducītī. Tagad lieta, kas jums ir jāizdara, jānoloka rīsu plēves puses. Jums ir jānoloka tās tā, lai dārzeņiem nebūtu nekādas atveres, kur izsprukt ārā. Šo procesu atkārtojam ar visiem dārzeņiem un visām rīsu plēvēm. Šobrīd jums vajadzētu būt šādiem te maziem pīrādziņiem, kas ir pilni ar dārzeņiem. Un, protams, ka tie ir ļoti ūdeņaini, bet es esmu redzējis, ka, piemēram, Amerikā un citās receptēs cilvēki ēd viņus šādā veidā. Es nesaprotu, kāpēc, bet ar vienmēr sakot, es to slēpu leduskapī. Un leduskapī es tos atstāju uz veselu dienu,
jo pat nākamajā dienā viņi būs nedaudz ūdeņainas. Esmu izmēģinājis tos atstāt uz dažām stundām un pilnībā nestrādā. Tā kā es jums iesaku, jo vairāk jūs atstāsiet tās, es domāju, ka tie dārzeņi īsti nesabojāsies. Es ceru, un es esmu mēģinājis, man nekad nav sabojājies. Tā kā atstājiet uz veselu dienu, un mēs tiksimies rīt. Tātad diena ir pagājusi, es vēl spēlēt atšķirību spēli, uzminot to, kas dienas laikā ir izmainījies manā virtuvē. Mēs ņemam ārā mūsu mazos pīrādziņus. Tātad lūk ir arī mazie pīrādziņi, un viss, kas jāizdara, redzēt, viņi jau ir cieti, viņus var reāli paņemt rokās. Un viss, ko mēs darām, ir ejam pie pannas un cepjam tos. Ieliet pannā eļu un novietojiet uz tās mazos rīsu pīrādus. Cepiet, līdz tie neizcepsies pilnībā kraukšķīgi un garšīgi. Tad lūk, esmu izcepusi šos mazos pīrādziņus, un es izdarīju vienu kļūdu, nezinu, kāpēc man tā šoreiz sanās, pagājušais, kad es taisīju, man tā nebija. Laikam es pārāk ilgi viņus atstāju leduskapī, bet tad, kad jūs izņemat tos no leduskapja, atstājiet tos nedaudz atzis, lai tie pielāgojas jūsu istabas temperatūrai, jo citādāk jūs uzliksiet tos uzreiz uz karstas pannas un tie sasprēgās, tā kā, piemēram, šis te viņš salūza. Es tos parasti ēdu ar mērci, un es parādīšu tūlīt, kā izdarot ļoti vienkārši mērci. Mērķis pagatavošanai es ņemu vienkārši vienu karoti tomātu pastas, jeb kečupa. Nu, es pat paņemšu 2 karotes. Un tālāk, tā kā jūs man visi ļoti labi zināt un zināt to, ka man garšo viss, kas ir ass, es paņemu tabasko un piepilinu diezgan daudz tabasko. Un tā kā man asums vēl nepietiek, tāpēc, ka man patīk ļoti ass ēdienu, es paņemu vēl kaņēns piparus. Arī tos es nežēlojot piebirdinu klāt. Tālāk mēs visu kārtīgi samaisam un esam gatavi ēst. Tātad, lūk, šādi izskatās mazie pīrādziņi. Jūs tūlīt redzēsiet, kā es tos ēdīšu, labi, tas klausās ļoti dīvaini, bet jā. Nākamais ēdiens, ko mēs gatavosim, būs brokoļu zupa. Un lūdzu, tagad nesāciet to, ka tas ir negašķīgi, tā tālāk. Es personīgi pati neesmu īpaši brokoļu fane, bet šī zupa ir patiešām ļoti garšīga, un es no sākuma par to negribēju mēģināt, un tagad tā ir kļūst par manu mīļāko zupu. Tāpēc, lai to pagatavot, būs nepieciešami brokoļi, apmēram 3 kartupeļi, saldais krējums, siers un kāds katliņš, kur mēs visu to gatavosim. Un pirms tam es vēl pateikt vienu lietu. Jā, es zinu, ka nav brokoļu sezona, bet tā kā es personīgi neēdu gaļu, un man ir ļoti grūti kaut ko atrast, ko pašai ēst. Tāpēc es labāk izvēlos ēst kaut vai kas nav sezonā, bet vienkārši labāk ēst nekā neēst. Un es jums iesaku šo zupu gatavot varbūt labāk, nezinu, rudens laikā, jo tad tā būs ļoti silta un laba. Labi, mēs varam sākt gatavot. Sākt ar to, ka uzkarsējiet katlu. Pa to laiku ņemiet brokoļus un sagrieziet tos tādos nelielos gabaliņos. Apmēram tik lielos, lai tos vēlāk būtu ērti blenderēt. Brokoļus ievietojam atsevišķā šķīvī un pa to laiku varam ķerties kartupeļiem. Kartupeļus mēs arī sagriezīsim tikai 4 daļās. Tālāk mēs kartupeļus ievietojam katlā, un tagad sāksies tāds process, ko sauc par karamelizēšanās procesu. Aizveriet vāku ciet un ļaujiet tur tiem karamelizēties. Vēlāk pēc kāda laika apmaisiet un pievienojiet klāt brokoļus. Aizveriet vāku ciet un atkal ļaujiet tiem karamelizēties. Vēlāk, kad dārzeņi būs jau karamelizējušies, varam pievienot klāt sāli, un es pievienoju arī šo te vidusjūras garšaugu maisījumu. Tagad, kad maisījums jau būs pilnībā uzkarsis, mēs varam pievienot klāt karstu verdošu ūdeni, kas arī padarīs zupu šķidrāku. Ļaujiet zupai kārtīgi pavārīties, un kamēr tā vārās, mēs varam sarīvēt sieru, kā arī sagriezt zaļumus. Tagad paņemiet rokas mikseri un blenderējiet visu tik ilgi, kamēr nokļūsiet pie konsistences kā kartupeļu pjurē.
Un pats pēdējais, kas ir jāizdara, ir jāpievieno saldais krējums. Šai zupai mēs pievienojām visu paciņu saldā krējuma. Kā mums ar mammu patīk to servēt uz galda, ir paņemt sieru un ielikt to zupā, jo tad siers izkusīs un tad to ēdīs un būs tāds staipīga izkusuša siera masa. Un pa visu, ja tu gribi nedaudz izdekorēt, vari paņemt nedaudz zaļumus un uzbirdināt tos virsū. Un voilà, ļoti garšīga silta zupa, kas jūs apsaldīs dažādās augstās lietainās vasaras dienās vai arī kādās drēgnās rudens dienās. Labu apetīti! Ļoti labi. Tiešām labi sanāca. Brokoļu zupa bija patiešām ļoti garšīga un es labprāt apēstu vēl vienu porciju, taču tad man nepietiks vietas saldajam. Saldajā mēs šodien gatavosim zemeņu sorbertu un tam mums būs nepieciešama puskilograms zemeņu. Mums būs nepieciešama pusīta citrona. Mums būs nepieciešama mērglāze, kā arī citrona sulspiede. Apmēram pusglāze cukura un pusglāze ūdens, kā arī viena dziļā bļoda un viena lēzenā bļoda, kura mēs arī liksim saldētavā, tāpēc jums iesaku viņu jau iepriekš ielikt saldētavā, lai tā jau paliek augsta. Sākam mēs ar to, ka mēs piepildam glāzi, pusi glāzes ar cukuru. Tas ir apmēram, varētu būt kāds 100 gramus pieņem, apmēram tik. Ievietojam to kādā atsevišķā traukā, kas ir karsēšanas trauks, jo mēs vēl to visu karsēsim. Un tagad man vajadzēs jau iepriekš uzkarsēt ūdeni, ko es uzkarsēju teikanā, arī pusglāzi. Un pievienojam to arī mūsu karsēšanas traukā. Tagad mēs varam doties karsēt. Tad mēs atdalām zemenes no šiem te zaļajiem mazajiem kātiņiem. Un atstājat apmēram 3, varbūt 4 zemenes graznošanai, ja jūs gribat izdekorēt to un, piemēram, gribat pasniegt to kādā vasaras ballītē. Tagad, kad mūsu trauks ir pilns ar zemenēm, mēs lielākā zemeni sagriežam 4 daļās. Sagriežam zemenītes mazākās daļiņās. Tās, kas jau ir tādas normālas formas, piemēram tāras, tās jau var negriezt, manuprāt. Tagad vienkārši izspiežam citronu sulu. Varat to liet pie mūsu zemenēm. Zemenēm pievienojam sakarcētā cukuru un ūdens maisījumu un tad kārtīgi visu sablederējam. Sablederēja tā, līdz jums sanāks šķidrs maisījums, ko vēlāk mēs ieliesim traukā un liekam saldētavā. Tātad ir jau nākamā diena, tāpēc uzreiz atvainojos par tik biežu apģērbu maiņu šajā video, kā arī par dažādām detaļām manā virtuvē, varbūt tās ir izmainījušās, bet toties ir nākamais rīts un sorberts ir gatavs. Sorberts vispār gatavojas 3 stundas, tikai mēs viņu izdevām atstāt uz visu nakti, tāpēc, ka es vienkārši tajā pašā vakarā nepaspētu nofilmēt šo te video. Viena lieta, ko mēs jums nepateicām, ir tas, ka katras 30 minūtes jums jāizņem sorberts no leduskapja un jāsamaisa. Ja jūs to nedarīsiet, tad viņš vienkārši sasals kā liels klucis un jūs to nespēsiet ēst. Tātad 3 stundas, katras 30 minūtes jūs to ņemat ārā, apmaist un liekat atpakaļ saldētavā. Un tad jums sanāks tāds pats gardums kā mums. Ja jūs to vēlaties pasniegt kaut kur, piemēram, draugiem vai kaut kā tam līdzīgi, tad jūs to varat graznot ar putu krējumu. Mēs domājam to graznot ar svaigām zemenēm, tāpēc kā es to pati apēdīšu. Un tagad dekorēšanas vai saldākas garšas nolūkiem jūs varat piegriezt klāt zemeņu gabaliņus. Mūsu super garšīgais sorberts ir gatavs, tagad atliek tikai to apēst. Klustas mēles ir tik ļoti labs. Karstā vasaras dienā, manuprāt, tas būs ļoti labs atvēsinājums. Lūk, tas arī viss šim te video. Es ļoti ceru, ka jūs iemācījāties kaut ko jaunu. Tagad jūs zināt, kā pagatavot gan garšīgas pusdienas, gan vakariņas, gan arī man šķiet tā ir laba brokastu ideja.
Jūsu balītēs un piknikos ciemiņiem vienmēr pietiks ēdiens. Es ļoti ceru, ka jums garšos, un es iesaku jums visu pamēģināt, un tikai tāds spriest pēc tā, kā tas izskatās, vai pēc tā, kā tas garšo. Labu apetīti, tiksimies pavisam drīz manā nākamajā video. Atā!